Patreiz atrodamies Latvijas valsts mežu dabas sporta zālē, kas ir ierīkota Vērmanas dārzā, kur ir veidota sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju. Latvijas valsts meži ir viens no lielākajiem Olimpiskās komitejas atbalstītājiem un dodot iespēju sportot sportistiem un jauniešiem. Mēs dodam iespēju patreiz sportot un atpūsties arī parastiem cilvēkiem, pavadīt laiku pašā centrā, nodarboties ar sportu vai arī vienkārši atpūsties. Dabas sporta zālē ir izveidot arī vairākas sporta laukumi, bet ja kādam nav savs inventārs mājās, mēs šeit bez papildu samaksas dodam arī volejbola bumbas, futbola bumbas, badmintona, raketes. Tā kā varat nākt atpūsties dabas sporta zāli arī bez savu personīgā inventāra. Tas mums viss ir. Lai cilvēki iepazīstinātu ne tikai ar volejbolu, futbolu, ko viņi jau varbūt māk spēlēt, mēs esam uzaicinājuši arī trenerus un veidojam meistarklases. Šodien ir nojošana, nākamajā nedēļā tā būs bērnu sporta diena. Nākamā ceturtdiena šeit ar pasaku tēliem kopā rīkosim tādas mazas jautras sacensības bērniem. Un pēc tam ir paredzēts arī koncerts. Tas atkal ir vēl pēc nedēļas, par kuru precizēsim droši vien sociālajos tīklos, mājaslapā Māmas dabas un Twitter kontā Māmas dabas. Un vēl ir paredzēta arī jogas nodarbība, bet par to arī ziņosim. Kā jūs nokļuvāt šeit, no kurienes uzzinājāt un kā vispār patikās? Man meita atsūtīja vēstuli internetā un es izlasīju un, protams, man interesē pati nojošana, bet es gribēju apgūt tehniku. Es mīlu pastaigāties un netālu no mājas mums ir tāda kā promenāde. Un tur es katru dienu it kā soļoju un mēģinu it kā imitēt tādu nojošanas tehniku, bet tā diemžēl nav precīza. Un līdz ar to gribējās apgūt, kā to pareizi darīt. Un tāpēc es domāju, ja šeit tik dot iespēju kā instruktore, kas pastāst precīzi, kā to dara, un tad mēs vienkārši varam mācīties un tad paši darboties. Ieinteresēja mani tā, ka es domāju, ka es rīt arī uz Mežparku braukšu, jo viņai esot nodarbības. Un tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka es iemācīšos pareizi to darīt un arī man veselība no tā iegūs. Ko šodien iemācījāties? Vispār, kas tas ir un ar ko sākt, jo nav jau nekādas saprašanas pirms tam. Jo tomēr ir kaut kāda tehnika, kas ir jāievēro, lai nepārslogot muskuļus nepareizi, un tāpēc ir jāklausa instruktors un jādara tā, kā viņš saka. Pirmo reizi ar nojām? Pilnīgi pirmo reizi, pilnīgi. Nekāda saskara pirms tam nav bijusi. Patika. Ir pilnīgi noteikti, ka ir jāturpina.